Valdošās koalīcijas partijas sākušas gatavoties pašvaldību vēlēšanām. Vienotība pieteikusi savu kandidāti galvaspilsētas vadībai Sarmīti Ēlerti un tiek domāts arī par šo partiju iespējamu kopīgu startēšanu. Par šo tematu šorīt saruna ar pašreizējo Rīgas domas priekšsēdētāju Nilu Ušakovu. Labrīt! 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 Kā vērtējat savu jauno konkurenti? Tas ir ļoti labi, ka Vienotība galu galā ir izdevies atrast mērā amata kandidātu, ar ko mēs arī viņus apsveicam. Jūsuprāt, tas bija grūti? Man grūti spriest, es to varu vērtēt tikai skatoties no malas, bet viņiem tas ir aizņemis kādu laiku, bet rezultāts ir redzams, kandidāte ir atrastā un tagad viņiem viss karts ir rokas, lai viņiem veicās. Un kā jūs vērtējat Ēlertes kundzi vai kā konkurenti? Vērtēt Ēlertes kundze mani vai kuru citu kandidātu varēs tikai vēlētāji. Es vēlreiz varētu novēlēt Vienotībai veiksmēs piedaloties šajā pasākumā un katrs darīs savu darbu, mēs strādāsim, viņi droši vien arī strādās un pēc tam pēc pusgada vēlētāji izdarīs savu izvēli. Ēlertes kundze, piemēram, šeit mūsu studijā tomēr izteica vērtējumu gan par jūsu vadīto domu, gan par jums. Varbūt jums arī ir šo gadu laikā izteikt savu viedokli Ēlertes kundze, tādas tiesības neviens nevar ierobežot. Ēlertes kundze pārmeta Rīgas domai neizmantotas iespējas, nepiesaistītas investīcijas, vāju darbu šajā jomā. Es domāju, ka mēs vēl daudz ko interesantu dzirdēsim no Ēlertes kundzes un no Vienotības. Tas atkal ir viņa darbs. Viņiem ir tomēr nepieciešams parādīt vismaz kaut kāds rezultāts piedaloties vēlēšanās. Līdz ar to mēs visi ar lielu nepacietību un prieku gaidīsim arī citas priekšlikumus par Rīgu, citas vīzijas, ko varētu darīt Rīgas pašvaldībai un arī citas idejas. Piemēram, arī Ģirta minētā lieta, ko Ēlertes kundze mums šeit studijā konkrēti nosauc, bija par investīciju piesaisti. Vai jūs varat, piemēram, atspēkot šos viņas izteikumus un minēt, piemēram, kur ir piesaistītas nopietnas investīcijas? Dažreiz izskatās, ka Vienotības pārstāv viņa dzīvo mazliet savādāk dimensijā nekā vispārēji Latvijas iedzīvotāji vai Rīgas iedzīvotāji. 2009. gadu Rīgas domas budžets ieņemuma daļa bija 400 miljoni lati. 2008. gadā, tas ir gadu pirms, Rīgas domas ieņemuma daļa budžetam bija 65 miljoni lati. Tas nozīmē, ka kritums bija par 200 miljoniem latiem. Rīgas domai galvenais bija 9. gadā, 10. gadā, 11. gadā nodrošināt pirmām kārtām, otrām kārtām un trešām kārtām sociālu stabilitāti, ko mēs esam pietiekoši veiksmīgi un aktīvi darījuši. Tas bija mums galvenākais. Otrais, ņemot vērā visu situāciju Latvijas valsts ekonomikā, ņemot vērā situāciju ar Eiropu, ņemot visu vērā to, kas notika ar investīcijām, ar investoriem, ar privātu biznesu, mums ir izdevies izdarīt pirmām kārtām. Tas ir attīstīt turisma nozari. Tu jebkurš var vienkārši iziet ārā, paskatīties uz to, kas notiek, piemēram, Vecrīgā, kas notiek pilsētas centrā, paskaidīt, cik daudz mums tagad ir turisti. Mums šogad būs vairāk nekā 1,5 miljonus, kas ir absolūtais rekords kopš 91. gada. Un tā ir absolūti reāla dzīva nauda, kas nāk pilsētas ekonomika un kas paliek tepat Rīgā. Tie ir tie reālai darbi, ko mēs esam darījuši. Paralēli mēs esam remontējuši skolas, remontējuši bērndārzus. Ēlerte, piemēram, izteicās, ka Rīga nesot uzņēmusies atbildību ne par vienu nacionālā līmeņa kultūras iestādi, ja mēs runājam par iestādēm un ēkām. Ja mēs runājam par iestādēm un ēkām, es gribētu atgādināt, piemēram, jebkuram cilvēkam, kas grib kādreiz piedalīties vēlēšanās no Vienotības, no jebkura cits saraksta. Zemeļplazma. Ēlertes kundze vispār kādreiz nezināja, ka ir tāda vieta, kā Zemeļplazma Vecmālgrāvē, kas nākamgad aprīlī tiks atvērta. Tas ir viens no galvenajiem arhitektūras pieminekļiem vispār Rīgā. Mēs nerunājam, ka tas ir vienīgais kultūras centrs visas Rīgas ziemeļa daļa. Nākamgad tiks atvērts ne tikai pats pils, bet visa pieguļoša teritorija, 5 hektāri parks un tā tālāk. Krievu teātris, Nacionālais teātris, Nacionāla operēta. Šīs visas ēkas tiek uzturētas un tiek remontētas par Rīgas naudu. Nacionālais zoodārs. Visas lietas, kas mums ir Rīga galvenais ar nosaukumu, ar vārdu nacionālais nosaukumu, tiek uzturētas, remontētas un savēs kārtībā par Rīgas naudu. Tas ir 2. Trešais tūlīt sāksies Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukcijas darbi. Mēs tikai un vienīgi gaidām, lai mums būtu iespēja dabūt līdzfinansējumu no Eiropas. Protams, mēs sāksim to, ja būs tāda iespēja saņemt to naudu vēlāk, jo labāk vēlāk, bet lētāk. Lētāk tā ir ziņa, ka ir līdzfinansējums nekā ātrāk, un es atvainojos, ka ar Nacionālo bibliotēku. Līdz ar to, ja cilvēks ir kādreiz strādājis kultūras ministrijā, viņam tomēr vajadzētu kaut ko mazliet vairāk zināt par to, kas notiek Rīgā, tā izskaitā arī kultūras jomā. Ēlertes kundze runāja par radošo industriju attīstību, par neizmantotām iespējām Rīgā. Kuras būs tās jomas, uz kurām tad jūs balstīsiet savu stāstu pašvaldību vēlēšanā? Savu stāstu. Tā ir tā galvenā lieta, ka mums nav stāsta, mums ir darbi.
radoša industrija, tas ir, es atvainojos, atkal ir cilvēks atlidojis no Marsa ar visu savu komandu un piedāvā rīdziniekiem lietas, par ko viņi diez vai ir sapratis, kas no viņiem grib. Rīga. Mums ir jāsaviet kārtība mūsu saimniecība. Pagalmēs atvainojas, lai izskatītos tā, ka ir jābūt Eiropas galvaspilsētā. Skolas un bērndāri, lai nebūtu tā, ka 9. gadā mums vēl bija bērndāri, kur notiek apkurē ar ogliem. Mums ir jāsaviet kārtība ceļi, parki. Mums vienkārši ir jādomā par to, kādā veidā mēs kā normāla saimnieciska institūcija, kas ir, ar ko ir jānodarbojas pašvaldība, tas vienkārši jāstrādā un jāsaviet kārtība to, kas ir apkārt. Ko mēs tu darīsim un kā mēs tu darīsim? Tas ir viens. Otrais - sociālas lietas. Pašvaldības patreiz ir vienīgas institūcijas, vienīgas iestādes Latvijā, kas pēc būtības nodarbojas ar visa veida sociālajiem atbalstiem. Un to, ko mēs darām Rīgā, tas ir mūsu galvenais uzdevums un mūsu galvenā prioritāte. Sakot no tā, ka mums te skolēni var aizbraukt līdz skolai uz sporta nodarbībām vai uz citām nodarbībām bezmaksas, un tagad viņam nav jāsteigā ar kājām, jo viņam nav naudas, lai nopirktu biļeti, un vecākiem tas naudas arī nav. Un beidzot ar to, ka mēs Rīgā, piemēram, šodien arī nesamazināsim nekāda veida pabalstus, neskatoties uz visiem priekšlikumiem labklājības ministrijas. Tas ir tas lietas, kas ir svarīgi rīdziniekiem. Sociālās programmas ka svarīgi ir, lai Rīgas doma varētu strādāt vienoti ar valdošo koalīciju. Cik lielā mērā jums traucē vai ierobežot tas, ka jūs esat opozīcijā Saeimā? Mums tas netraucē, tas traucē rīdziniekiem. Ja mēs par šo gadu, kopš 9. gada, no Rīgas budžeta mēs esam atdevuši valdībai apmēram 105 miljonus latus, pateicoties nodokļu likmju pārdalē, pateicoties visam samazinājumu subsīdijas, tas nozīmē, ka mēs tīra veida rīdzinieki atbalstam valdību. Tāds atbalsts no rīdziniekiem valdībai, vai tas traucē rīdziniekiem vai netraucē, var saskaitīt, ko par šo naudu Rīgā mēs varētu visu kopā izdarīt. Bet nebūs mums nekāda veiksmes tās sadarbība ar vienotību. Mums ir tik lielas atšķirības vīzija par to, kas ir nepieciešams vienkāršam cilvēkam. Matemātiskie skaitļi un gudru vārdu salikuma vienkārši pastrādāt ar rokām un kaut ko izdarīt cilvēku labā, nevarēsim tur neko kopā kādreiz darīt. Līdz ar to mēs mierīgi strādāsim Rīgā, arī tālāk nākotnē, un skatīsimies, kad mainīsies arī tas salikums valdībā. Par šo tālāko nākotni runājot, jūsu vadīšanas laikā notikuši arī vairāk tādi nepatīkami notikumi, kā piemēram varētu minēt kārtējo korupcijas gadījumu domē, tāpat arī korupcija domas pārvaldītajos uzņēmumos. Kas tas varētu būt tas, kā nākotnē novērst šādus gadījumus, un kas būs tas, ko jūs konkrēti varētu darīt, jo šobrīd esat jau pie varas 3 gadus? Darīsim pilnīgi to pašu. Mums ir daži gadījumi, kas notika pa 4 gadiem. Ņemot vērā tos saimniecības apjomu, ka mums ir vairāk nekā 20 kapitāla uzņēmumi, NT departamenti un vispārējais, tā saimniecība ir vienkārši milzīga. To nepatīkamu gadījumu skaits ir pietiekoši zems. Cīnīsimies, lai tas būtu vēl zemāks, tas ir atkarīgs no tās vienkārši politikas, ko mēs izvēlamies par cilvēkiem. Dažreiz ir bijušas kļūdas, ko mēs ņemam vērā un ievērosim nākotnē, bet ja mēs paņemsim to vienkārši, kā jūs esat teikusi, nepatīkamu gadījumu skaitu, uz darbinieku skaitu. Mēs atvainojamies, mums tie radītāji labāk nekā knabam, kur jau ir daži darbinieki notiesāti un pret dažiem vēl ir kaut kāda procesa. Vidē uz vienu darbinieku Rīgas domai rezultāti ir labāk nekā knaba. Piemēram, pēdējais izskanējušais gadījums saistībā ar Rīgas autostāvvietām un cilvēku zvaniem vadībai. Kas ir izdarīts, lai šādas lietas novērstu? Patreiz notiek tas, ka visi tie materiāli, kas tika publicēti un kas ir žurnālistu rīcībā, tiek pārbaudīti katrs gadījums. Nav tā, ka tikai visa sistēma, bet arī katrs konkrēts gadījums, vai tas bija kontrolēra vai operatora vai cita darbinieka vaina. Tas ir viens, un tie rezultāti, es domāju, tiks publiskot, ja mēs runājam par konkrētiem pārkāpumiem nedēļas beigas, bet svarīgākais, kas tiks darīts, ja mēs par šo problēmu zinām jau arī gada sākumā. Jo gada sākumā bija pieņemts lēmums, ka mēs iesim no tiem blokurātoriem, klamburiem prom, mēs izmantosim citu veidu sodus, kur kontrolieris nesaskarās ar skaidru naudu, vienkārši vairs nekāda veida, un līdz ar to korupcija nav iespējama pēc definīcijas. Un es varu pateikt, ka vēl lielākais no 1. februāra mēs gribētu no 1. janvāra, bet varbūt arī nepaspēsim, tur vienkārši ir nepieciešams normatīva bāze tālāk sakārtot. No 1. februāra klamburu vairs nebūs. Būs tas pēc būtības zaļas vai cits krāsas lapiņas, kas tiks liktas pie stikla, un tas būs pēc tam tas sots ir jāapmaksā. Šajā gadījumā jau nebija runa par kukuļa došanu, šajā gadījumā bija runa par to, ka cilvēks faktiski pa tālruni atrisina šo problēmu. Jā, bet tas vairs arī nebūs iespējams arī pa tālruni atrisināt. Ja tas papīrs ir uzlikts uz stikla, tu nevari pa telefonu pazvanīt un pateikt, ka
stulīt noņemšu to papīru no stikla, ja viņš jau izrakstīts. Cilvēkam, lai apstrīdētu, uzlikt sodu, ja viņš gribēs to izdarīt, ja viņš uzskatīs, ka kaut kas bija nepareizi, būs jāiet uz citu vietu, kur speciāla komisija tiks izveidota, kas nekontaktē ar tiem cilvēkiem, kas liek uz papīrus, un ar tiem cilvēkiem, kas ieved to datu bāzi. Tad šī datu bāze būs tāda kā vienota, kurā šis papīrs reģistrēsies uzreiz jau, kā tas tiek uzlikts? Tā ir tā lieta. Tas papīrs ir uzlikts, un kad tas papīrs ir uzlikts, tas vienkārši vairs nav iespējams dzēst ārā no datu bāzes. Tas nozīmē, ka citiem cilvēkiem, protams, atbilstoši visiem normatīviem parametriem būs iespējas, ja cilvēks atnāks apstrīdēt to. Viņš pateiks, nē, man mašīna bija novietota cita laika, varbūt cita vieta vai vēl kaut kas. Nezinu, kādi tur var būt apstākļi. Bet nebūs iespējas pa telefonu to atrisināt vai iedot naudu vai jebkura cita veida. Protams, ka tev ir tā situācija, ka tu vari piezvanīt kontrolieris operatoram, un tas ir iespējams izdarīt. Protams, tur bija korupcijas riski, un līdz ar to vēl gada sākumā mēs esam sakuši to darbu, jo, lai paveikt to, lai no 1. februāra būtu samainīta sistēma, bija nepieciešams vesels gads, jo tas prasīja arī izmaiņas valsts līmeņa likumdošanu. Bet tad šobrīd šī datu bāze ar uzlīmētajām kvītīm būs kaut kur neatkarīgi no Rīgas autostāvvietām? Protams, tas būs Rīgas satiksmes pārziņā, tas ir absolūti skaidrs. Bet veikt izmaiņas varēs tikai citi darbinieki. Līdz ar to pavisam cita kontrole. Un tam cilvēkam, kas liek to zīmē, viņam vairs nav nekāds saskarsmes, ne ar skaidru naudu, viņš neko neiekasē. Un viņš nevar, ja viņš ir uzlicis, viņš to nevar vienkārši atcelt. Viņš var to noraut, bet tas neko nemaina. Un vēl par eiro ieviešanu jūsu viedoklis ar referendumu, bez referendumu 14. gadā citā datumā. Divas lietas. Viena lieta, ka ir skaidrs, ka eiro Latvijai kopumā ir nepieciešams. Tas ir absolūti viennozīmīgi. Ir saprotams, bet ir jautājums par to, vai tas ir 14. gads. Un otrais jautājums, ja mēs redzam tik klāji negatīvu attieksmi no Latvijas sabiedrības, tas tomēr ir jautājums, vai sabiedrība ir tiesības arī paust savu viedokli. Un, ja mēs runājam par to, vai sabiedrība un vienkāršiem cilvēkiem ir tiesības paust savu viedokli par to, kāda viņu valsts būs tā nacionāla valūta, vai tas tomēr nevajadzētu darīt savu referendumu. Tas nozīmē, ka jūs kaut kā rīkosieties, lai rosinātu referendumu valstī? Tas ir iespējams. Es tagad neatbildēšu, ka jā, mēs obligāti to darīsim, bet redzot to, ka sabiedrība patreiz uztver to klāji negatīvi, es domāju, ka sabiedrība ir jādod tiesības arī izteikt savu viedokli. Bet vai tas nav populisms, zinot, ka tā ir laba lieta rīkot referendumu un dot cilvēkiem iespēju izteikties? Tas ir svarīgāk. Ir daudzas lietas, ko es uzskatu par labam. Un es pieņemu, ka dažas no šīm lietām, kuras es uzskatu par labam, absolūti nekad mūžam netiks atbalstīt no Latvijas sabiedrības. Un līdz ar to vēlētājiem, cilvēkiem, kas dzīvo un veido savu valsti, ir tiesības izteikties par tik būtiskiem jautājumiem. Tas nav jautājums par to, vai mēs liksim uz mašīnām klamburus vai kvītus. Tas ir mazliet tomēr nopietnāk. Izņemot, piemēram, to, ka cilvēki nav sajūsmā par eiro ieviešanu Latvijā, un šīs aptaujas tiešām to pierāda, kāda vēl ir argumenta tam, ka 14. gadā Latvijai nevajadzētu eiro? Tas ir jautājums par tām izmaksām, kas ar to ir saistītas, ja mēs pildām visus kritērijus un cik daudz tas izmaksas Latvijas sabiedrībai un Latvijas ekonomikai. Jo, piemēram, konsolidācijas programmas un vispārējo kritēriju ievērošana, protams, veicināja to, ka mums tie tīri matemātiski tie radītāji ir labāki, bet mums tas izmaksāja 200,000 cilvēkus, kas ir prom. Un es atvainojos, vai tā ir tā cena, ko mēs varam samaksāt. Pa visu var paveikt, visu var izdarīt, bet jautājums par to, cik tas maksās. Latvija var samaksāt tikai ar kārtējumu emigrācijas vilni. Un vai mēs to pēc būtības pēc dažiem gadiem varēsim to cenu, ko esam samaksājuši, tomēr atļauties. Paldies jums par sarunu šorīt. Paldies. Turpināsim 900 sekundžu ziņas ar citām aktualitātēm.